Nu, šajā Eiropas čempionāta galvenais mērķis bija dabūt to finansējumu uz nākošo gadu, bet diemžēl nesanāca. Bet tā kopēji es uzskatu, ka izdarīju to labāko, ko varu uz to brīdi. Trenējos, viss bija kārtība, treniņu process bija ideāls, bet konkurenti bija šogad diezgan spēcīgi, bija pilns sastāvs, sanāca, ka sanāca, bet uzskatu, ka no sevis izdarīju uz 99% noteikti. Īsumā sakot, es ar šo sportu nodarbojos diezgan ilgi. Bija gan kritumi, bija gan spašu medaļas, bet pats grūtākais ir tas treniņu process, tas sacensību stress, un viņš krājas un kopā ar to, kas notiek dzīvē, privātajā dzīvē, ar ģimeni, ar visi citi faktori, tas viss uzkrājas. Vienkārši vienā brīdī es sapratu, ka es vairāk nevaru trenēties, bija ļoti, ļoti smagi. Un, bija tā izdegšana. Bija tā riktīga izdegšana, bija tukšums un vienkārši sapratu, ka es vairāk nevaru atnākt uz treniņu un izlēmu paņemt tādu pauzīti, bet sanāca tā, ka paņēmu pauzīti principu uz visu vasaru, jo tiklīdz tu pasaki, ka tu nevari pairetē piedalīties sacensības, tev tas dalība Olimpiskā vienība anulējās un tev vienkārši pēc tam nenāk finansējums. Varbūt nebija pareizs lēmums, bet uz to brīdi likās, ka vienkārši nevar turpināt trenēties, bija pārāk smagi. Es, pasēdēju visu vasaru, padomāju, visu izvērtēju, ko es gribu darīt. Un likās, ka ir nepabeigts darīšanas, ka dabūt kaut kādas augstākas vietas ne tikai U23 un junioros. Un, vēl tas, kā pietrūka tā visa airēšana pa visu vasaru, gāja ārā, labs laiciņš un es neesmu uz ūdens, ļoti dīvaini. Un vienkārši, augusta, tā saņēmos, atnācu, tie pirmie 2 mēneši bija ļoti smagi, jo visu vasaru neko nebiju darījis, pieņēmos svarā. Bet kaut kā tiku galā ar to sākuma posmu, lai atkal iejusties tajā visā. Es domāju, ka pietrūka nedaudz tas lielākais vidējais ātrums, jo konkurentiem viņš bija lielāks, jo no starta mēs izējām kopā, un tad, kad ir laiks pāriet uz to vidēju ātrumu, kur tu vari izlikties, bet nenogurst līdz finišam, konkurenti bija daudz lielāks, jo es nevaru tikt viņam klāt. Ja es brauku kopā ar viņiem līdz pašam finišam, tad vienkārši pie tiem 200 metriem pēdējiem es nevarētu neko iedot vēl, un tāpat tam būtu tāds pats rezultāts. Tagad gribētos vairāk piestrādāt pie tā vidējā ātruma, lielāku to spēku pa vidu, izturību bišķi iztrenēt, galvenais to asumu. Asumu, lai tas vidēja daļa distance būtu man daudz ātrāk un spēcīgāk. Pagaidām es pēc Eiropas čempionāta vēl neesmu bijis treniņiem, tagad man 2 nedēļas atpūtas, jo principā mums šogad sezona ir beigusies, nekādas sacensības nav izņemot Latvijas čempionātu. Tā kā tagad pēc šīs atpūtas pirmdien nākšu uz treniņu, trenēšu uz to vidēju ātrumu un šogad centīšos to uztrenēt, tad sāksies tas ziemas periods, un tad nākošu vasaru redzēsim, vai izdevās. Man būs tikai, principā, iespēja piedalīties 2 sacensībās, pasaules čempionāts un Eiropas čempionāts. Bet tas viss atkarīgs, es brauktu uz abiem, bet atkarīgs no finansējuma. Ja viņš būs, tad es braukšu, bet gatavošos es noteikti. Tur jau redzēs, kā sanāks. Es uzskatu, ka noteikti var, jo pirmais iespējas atnākot uz šo bāzi, ka te nemaz duša nav. Un jau cik 20 gadus viņa nav, es uzskatu, ka pat tās jau varētu piesaistīt vairāk cilvēkus, viņi atnāks, tur viss būs moderni, viss būs ļoti laba svara zāle, ļoti laba vieta, kur laivas nolikt, nebūs nekas netīrs. Un es domāju, ka viņi noteikti piesaistīs vairāk cilvēkus, un pēc bāzes uzdošanas tikai reklamēt to airēšanu, un es domāju, ka būs daudz vairāk cilvēku.